Nu ko, čau. Šodien tādā galīgi neierastā vietā. Limbažas slimnīcas dīķī. Atnācis tādēļ, ka ir zināms, ka Līdeks ir aktīvs, kustās, lēkā un mēģina kaut ko apēst arī. Tā kā izdomāju pamētāt, kur iemet tur. Varbūt var kamerā redzēt. Stāv pudiņš tur uz zivs gabaliņu. Nu, nav jau tā, ka man pašam te baigi patīk makšķēt, bet ja Līdeka aktivitāte ir, tad jau jāpamēģina. Tā kā pamētāsim. Arī uz gabaliņu tur ir iemests. Nu, nemeloši teikšu godīgi, pirms pāris dienām bija atnācis. Aktivitāte bija diezgan liela. Līdekām bija daudz iznācienu, daudz copas. Bet tā arī nevienu līdz galam neizdevās dabūt. Ja tomēr zivs vēl samērā uzmanīgi. Bet ir iespēja dabūt šodien. Tēt uzlikt galā interesantu košu gumiju. Tātad te ir gumijas nosaukuma precīzi neatceros, bet offset āķī un bezsvarā, jo nu tad dzimums ir ļoti, ļoti mazs. Un tāpat tā gumija diezgan labi grimst. Un nekur baigi tālu nav jāmet, tā kā ir labi. Šīs krāsas bija tas rezultatīvākais pagājušās reizēs, kad te bija atnācis. Visu laiku bija copas. Īsnībā ļoti interesanti tas liksies, bet ļoti daudz copas bija uz virsūdens mānekļiem. Un visvairāk copas bija uz parastu konger gumiju, nu lielākas kā pito formā. Un bezsvarā ar vienkārši parastu vienu žuburātu. Copas bija ļoti daudz, uznācienu arī neskaitām. Tā kā ir iespēja, ka šodien kaut kas līdzīgs būs, bet nekad neko nevar zināt. Notiek, un tas izcilēs. Pagājušo reižu metiens ir gar šo maliņu. Citur baigi nebija, tikai šeit. Salasīja zāles kaut kādas vai kā. O, nē, nav. Nē, ir gan kaut kas. Bija vismaz. Pamēģināsim šo vietiņu, jā. Nav tā, ka man pašam te baigi patīk makšķēt, bet zivtiņas te ir. Tā kā, jā, iesim pārmest to uz gabaliņu makšķeri. Parādīšu arī, kas mums tur notiek. Sistēma un tā tālāk. Nemeloši arī pagājušais, kad es te biju atnācis. Man bija arī uz gabaliņu makšķeri. Un uz to arī bija diezgan daudz copīts. Bet zivtiņu tā arī nedabūjam. Tātad kāds man ir pavecs spinnings, ciets. Tā es sūdzu kaut kādiem. Cik te ir 40 gramiem. Liels puts ar 15 gramu celtspēju, 10 gramu svins, forkarbunu pavadu, 3 žuburāķis un šoreiz asar gabaliņš. Nekā sarežģīta. Nu, viss labākais metiens, kāds vien varēja būt pēc idejas. O, kaut kāds iznāciens bija, pilnīgi redzēja, kā ūdens novirmo. Tā bija zāle.
Tā gan nebija zāle. Tā jau nu gan nebija zāle. Pirmais iznāciens ir. Šis bija galīgi maziņš dūcens. Centīšos arī pa dienas gaitu, vakar precīzāk, kameru noregot tā, lai jūs arī ūdeni redzat. Jo tas tomēr ir svarīgi. Tas, ka es te pasaku, ka ir uznāciens un tā, neko nenozīmē, vajag jau redzēt. Jāmēģina iepauzēt. Varbūt pauzē. Sitens. Bija tičaks viens tikko. Tas nozīmē, ka tās zivtiņa te nav viena. Tuņi. Bet te izcās, ka ievilk kaut kādā čakānī tā zivs. Jau pūdiņš guļ. Čakānī nebija. Laikam jau nomainīsim. Uzliksim karūzes gabaliņu. Jā, re, kur redzēt zobi. Bet jā. Aktivitātes zivīm šeit ir liela. Tikai tas izmērs nav tas labākais. Daži tādi 60 metrus man te iznāca toreiz, bet es būšu pavisam godīgs un teikšu, kā bija, ka es līdz galam neizvilku nevienu. Bija daži kontakti, pavilku dažus, bet līdz galam tā es nevienu neizvilku. Jo nu nav viņas te baigās ņēmās. Čakarējās viņas te vairāk nekā ņēma. Bet tomēr interesanti ir, jo aktīvas viņas te tāpatās. Copas ir daudz, kā redzēt. Es tikko kā pienācu, sāku filmēt. Un jau kā gumijas asti ir sadagāti. Tāpat cik uz to jau tā līdaka dabūja saprast, ka tā zivtiņa no viņas mēģina aizbēgt. Pamēģināsim mazliet citu. Vēl mazāku nedaudz. Ja būs vēl tukšās copas, tad jāliek laikam offsetu, jāņem nost. Un jāliek ar parastu āķi. Vienu žuburu. Kur uzliek šī tāda te skaraino. Galīgi maziņa salīdzinoši ar to. Nu šito jau gan vajadzētu paņemt. Par tādām dūcim. Vai gan uz to jau arī vajadzēja. Jāapsver, ka šitā gumijas pat ūdeni uzvedās. Šitā nekad nav bijusi man. Nav tā, ka baigi tur kaut ko ārdās, bet kaut ko jau viņi tomēr dara. Un lido baigi labi bezsvarā pat. Smagi diezgan tāda blīva plasmas. Ir. Ai! Nost. Redzējāt vai? Es ceru, ka jā, bija galā. Brems pavaļīgi laikam. Un mums cirtiens arī piecirtiens nekāds nesanāca. Un kur mums viņi te ieēda. Baigi spožu gumiju nevar redzēt. Bet nu šitā laikam vairs neņemšu, tā jau dabūja āķi mutē. Un es atkal iemet krastā. Kā man besīši tais krasts. Visu laiku, ja skatās apkārt, metot vai runā ar kameru, visu laiku sanāk tie krastā iemest. Nu, tā forši krasta zivtiņa. Ja godīgi šaubos, ka tā bija tā pati zivtiņa, kas mums iepriekš te iznāca. Jo viņas tomēr atgriežās savās vietās šeit. Un tā bija pilnīgi citur. Pieķērās tālāk. Nu, vo. Iznāciens bija atkal. Ir.
Ai, atkal. Nu, ja būs vēl viens sop, tad šit mums jāiet cert. Tā, ka maz neliekas. Bet šitā mākās atkal bija tāda, kas, nu, neuzsēdās līdz galam. Paliekam traki un alkatīgi. Paņemam to gumiju, uzvaram dziļāk. Tā, ka paša astī tikai ir vaļā. Kaut kas ir jādara. Citu variantu nav. Zin, kā viss sev kārtībā nav jau tā, ka man baigi pašam to zilu vajag, bet es gribu tomēr jums parādīt. Jo video bez zivs nav no tiem interesantākajiem un ne visiem viņi patīk. Bet šitā arī laikam vēlreiz neņems. Nu, ja ņems, tad vēlāk uz citu gumiju. Tomēr tā āķiņu man šķiet, ka dabūju just. Mazliet jau dabūju viņu pastīvēt to pusmetru. Tā kā jāmeklē mums ir cits zivs. Bet ļoti labi var just to, ka ja tā zivtiņa mums te ir ņēmusi, tad ja mēs viņai dosim kādu laiku atpūsties un uzliksim citu gumiju, tad viņi noteikti ņems vēlreiz. Jo viņas nav tik uzmanīgas un gudras. Nu, wow. Šaubos, ka viņi skrēja pēc manas gumijas, bet kaut kur viņi skrēja no krastā jau. Bet tā varētu būt, ka tā, ko es satraumēju mazliet. Nu, gan foršs metieniņš. Ka cerams, ka zālēs nebūs. Ir gan zālēs, jā, tagad ir, jā. Nu. Nu, ziltiņa arī tika uznāca uz gumiju. Nē, tik te tālu viņi nenāks. Mums vairs. Un kur tad nu vēl uz gumiju ar zālēm. Bet ziltiņas, kā jau redzat, man šķiet, ka no dažām video minūtēm es pat nezinu, kā sanāks montēt šito visu, bet kā var redzēt, ziltiņas ir daudz un viņas ir aktīvas. Tikai viņas vēl ir uzmanīgas un neēd milzu gumijas un līdz rīklai dziļai. Bet viņas te ir daudz. To es arī domāju, ka skaidri var redzēt. Ja viņas te būtu maz, mums nebūtu 15 minūtēs jau cik iznāciena un copis. Un 2 nebūtu jau pavilkuši. Bet, nu, žēl, ka nedabūjam izvilkt līdz galam. Bet, nu, piedodiet, ja neko beigās neizvilkšu. Bet šis video būs jāizliek, es saku, es viņu parasti neliktu šādu video. Nu, es jau runāju par nākotni bez mazliet, bet šādu video bez zivīm baigajām es parasti neliktu. Piepat cik, kā jau teicu, tuņi būs mēnesis, kā nav iznācis nākamais video. Diemžēl jāieliek ir. Negaidu nekādu baigo skatītāju skaitu un tā tālāk, bet varbūt jau kāds būs, kam interesēs tāpat noskatīties. Vēl gribēju pateikt to, ka diemžēl ļoti liela daļa no jums, kas skatās, nav piesakojis un nav tā, ka es to novēroju no viena video, tomēr es analītiku pastos katram video un redzu, ka ļoti maza daļa no jums ir abonējusi kanālu un, nu, atsopīte. Un, zin kā, nav jau tā, ka man baigi ir vēlmi jums lūgties vai piesakot un tā tālāk, bet, nu, tomēr forši būt. Tomēr forši būt, ja jūs varētu piespiest to pogu, bet tas ir pa brīvu. Neko jums nemaksās, un man no tā ir ļoti, ļoti milzīgs gandarījums. Un vēlme taisīt vairāk jums video, tūliņ jau būs kanāls RC Cope, kuram vēl pirms visam neilga laika bija
5 sekotāji, to viņi jau būs 200. Zinu, kad nav tas baigi daudz, bet priekš manis tas jau ir daudz. Un ir doma, kad negribu vēl baigi kaut ko teikt, vēl visi noslēpumos tīc, bet ir doma uz kādu lielāku skaitli nākotnē uztaisīt arī kādu konkursiņu. Tā kā jā, ja nav slinkums, piespied to pogu, abonēt, jeb angliski subscribe. Man tas ļoti palīdz, tev tas nemaksā neko. Un jā, makšiem tālāk nav ko pļuksēt, jau par šo te pļukstot pazaudējām atkal sopi. Ir, beidzot mums ir. Kārtīgi ieciet šitai te arī ziltiņai. Knābi jāķīti. Ir mums dūcīts mazais. Nē, nekraties nost. Ir. Pirmā līdeciņa. Nu, mazulītis, bet ejam fiks nomērīt tikai tā zināšanas pēc, un tad vai laižam vaļā un metam tālāk. Šī ir viena no šīs vietas mazajām dūcītēm. Tātad šitā te ir 50 gandrīz pat. Iedomājieties, ja šādu līdeciņu gandrīz pat mērs. Nu, ko mēs daram Latvijā ar tiem zīvju izmēriem, jo, nu, šis ir tiešām mazulītis, viņam vēl kur augt un attīstīties. Oi, cik tālu. Bet, nu, mēs jau noteikums neizgudrojam, mēs tikai viņus pildam un ievērojam, tā kā turpināsim to darīt. Mēģināšu šo ziltiņu ātri atbrīvot un davai metīsim atpakaļ. Tā, mocam. Ātri attāķēt tikko mums puslīdeciņu. Kur skatāmies? Tā. Nu, peldi ziltiņu. Aiziet skaisti. Nu, motivācija turpināt, ne? Vai kur spainis arī peldi. Davai metam atpakaļ. Nezinu, vai šī vietā, bet metam atpakaļ. Pie reizes, ka mēs attaisījām tur baigo skandālu un šļakats pa visu dīķi. Pārmetīsim arī šo te makšķeri, kas stāv uz gaboņu. Šodien nekāda aktivitāte uz viņu nav. Pagājušais bija liela. Copes tikpat, ja ne vairāk kā uz spinīgu. Tā kā nomainīsim zivs sugu. Noķēru arī karūsiņu. Uzliksim uz āķu karūsiņu, pamēģināsim. Bet to visu nesmuko procesu jums nerādīšu, tiksimies atpakaļ šeit tajā brīdī, kad būs jau gaboņš uz āķi. Šabām esam atpakaļ. Karūs gaboņš uz āķi. Sistēma tāpat, makšķie tāpat un tik plīvinām atpakaļ. Zin kā pirmajās 15 minūtēs noķerot zivi. Prieks ir pilnas biksas un tā tālāk. Tā kā varam turpināt ar prieku un smaidu. Iesim atpakaļ ar spiniņu pamētāt. Tikai es nezinu, pārreiz uzmetīsim tajā mūsu vietiņā tur, kur paņēmu līdeciņu. Un gan jau kaut kur citur pamētāsim pa vidu vai tā tālāk, jo nu tomēr tādu skandālu uztaisot ar šļakatām, diez vai tur uzreiz nākamā ņems. Bet nu nekad nevar zināt, vai pamēģinām tur. Un jā, tāda man kā mazam, bet nu tomēr ka YouTuberi jums ir jāizstāst. Gan jau, kad lielākā daļa no jums jau zina, bet ja nu kāds nezina, tad no 1. māja ir pieņemti spēkā jauni makšķeršanas noteikumi. Viss tur dzīves. Tos noteikumus es jums nestācīšu pa visām pārējām zīmēm, bet mums pa plēsējiem ir tā, kad asarim te mums iekšējos ūdeņos, tie ir ezeri un upes, ir svara limits 5 kg. Un tātad līdakas mēs drīkstam paturēt vēl joprojām 5. Bet mēs nevaram paturēt vairāk kā
vienu, kas ir lielāk par 75 centimetriem. Tātad, piemēram, mēs noķeram līda, kas ir, teiksim, 76 centimetri. Mums tā skaitās kā lielā zivs. Mēs drīkstam vēl paturēt 4 zivis, kas nepārsniedz tātad šo te 75 centimetru barjeru. Tātad, bet minimālais izmērs paliek nemainīgs 50 centimetri. Tā kā jā, ja nu kāds nezināja, ceru, ka noderēs. Un aizmirst vēl piebilst to, ka par tiem 75 centimetriem tas nav tikai līdakai, tieši tas pats arī zandartam. Tātad pieņemsim noķert zandartu 76 centimetri. Nu, ko darām? Paturēt mēs viņu drīkstam, bet tātad tā ir vienīgā lielā zivs, ko paturēt mēs drīkstam. Tātad, piemēram, ja mēs noķeram 76 centimetru zandartu un mēs viņu paturam, tad mēs jau joprojām drīkstam paturēt 4 zandartus, tikai tie drīkst būt no attiecīgā izmēra, jeb 45 cm līdz šiem 75 cm. Un tātad, jā, es ceru, ka šis noderē tiešām. Nu, ja nē, tad neko, bet, nu, ja kādam noderē, tad labi, jo, nu, tomēr noteikumi tāpatās mums te Latvijā ir ļoti švaki un vāji salīdzinot ar citām valstīm. Un, nu, galīgi, nu, tiešām tie ir jāievēro. Ja, nu, no tā jau labums ir tikai mums pašai makšķerniekiem. Tā kā, jā. Tēt atkal liekam mūsu šodienas vienīgo, uz ko mums ir kaut kas pieķēries. Un noejam atkal uz to malu, nav citu variantu. Tā kur pavadiņas speciāli neņēma nost cenu. Pa 10 pavadiņām 2,90. Nu, kas tas ir? Jā, labi, tur vēl griezu un karabīnīti vajadzēs klāt. Bet tāpat tas nav nekāda milzu nauda. Nekā pa titānu pavadiņām pa 1 vai 2 samaksātos 3 eiro. Tātad ir stieple. Man mīļākie griezuļi, ir šeit dubultie. Ir kur 2 griezuļiši. Viņi arī tā kā to auku mazliet pasargā vairāk no vērpšanas. Tādēļ man viņi ir tik iecienīti. Jo tomēr metot un visu laiku tā auku vērpis un vērpis. Tātad, nekur var redzēt, ka ir savērts satīts. Mēs viņu paņemam, čaks, attinam šķate vaļā. Šķate līdz galam. Un kamēr viņš atverās šādi te, nekur atverās vaļā. Tagad mēs varam paņemt mūsu griezulīti, ievaram te iekšā. Jāsās kādā virzienā viņi varēs ciet šo te un satinam atpakaļ ciet. Tā, te. Gatavs. Un otrā galā var tīt vaļā, bet tāds maziņš lifehacks. Nav pavēlēt, ko tīt vaļā, jo ja jūs izmantojat otrā galā parastu karabīni, kur te viņai ir nefokusējās. Laikam, tēt varētu redzēt. Te viņai ir āķīts, kur vienkārši var jāķiet iekšā. Un gatavs mūsu pavadiņu sasiet. Sienam virsū un metam iekšā. Devai ieliksim, kur šitajā te gumijā parastu āķi un mēģināsim bliest tālāk, jo, nu, no dažiem metieniem jau šādi saplēst asti. Tālāk, laikam, zobu pagaidām nav. Nē, kur ir vēl te. Labi, devai uzliekam un metam atpakaļ. Nu ko, dienu nobeidzu. Tāpat kā pārējās ar lielo Conger gumiju. Nu, laikam ar to arī bija viss. Uz dzīvo mums bija vairākas copītes, un uz dzīvo, bet gabaliņi. Vēl uz spinīgu mēs izvilkām to līdeciņu, vēl dažas arī pavilkām, un copītes dažas bija. Nu, kopumā diena jau izdevusies, jau aiziešu. Pārreiz nomezgat to krastu, kur bija tā copīta uz filēju. Bet, nu, ja nekas nebūs, tad jau paldies par skatīšanos. Ja vari, tiešām lūdzu abonē, nospied laiku, ja nav slinkums ieliks kādu foršu komentāru. Un tad līdz nākamajai reizē. Davai, čau!